Latvijas Nacionālajā teātrī dažādās mēģinājuma telpās skanot angļu valoda. Teātrī 4 spilgti Eiropas teātra režisori veido izrādes projektā Schengenas zonas spožums un posts. Un tajās iesaistījušies teātra visu paudžu aktieri, un tas esot interesants pētniecības piedzīvojums par mūsu vienotā Eiropas telpu. Vairāk mūsu kolēģe Ilze Stranga. Tik neizsakām skaļi un vienlaicīgi tik klusu. Saturs ir vairāk vai mazāk par robežām, par mūsu personīgām robežām, par to, cik mēs tā kā ielaižam kādu savās robežās iekšā, cik mēs slēpjamies no visa. Esam aiztegušies notikumiem priekšā. Izrādē Noķert Rabbit rodas notikumi acu mirklī, un otrais tos nevarēs ieraudzīt nevienā citā izrādē. Nacionālajā teātrī projektā Schengenas zonas spožums un posts izrādē studē vācu režisors Julians Hetzels. Mūsu izrādes iecerē sākas šeit, pie lielā loga. Mēs aicināsim skatītājus izrādi vērot kabīnēs. Vispirms kabīnē dosies viens skatītājs, tad viņam pievienosies otrs. Katram skatītājam šī būs ļoti privāta telpa, atšķirībā no teātra, kad scenogrāfs telpu rada lielai auditorijai. Un izrādē būs gan teātris, gan kino, arī audio skaņa. Performancē mēs pārvietosimies no realitātes līdz pat notikumu fikcijai. Iedomājies, ka ārā pa logu ir redzama iela Rietumāfrikas pilsētā Sieraleonā, vienā no Frītaunas rajoniem. Iesudējuma schēma ir tik sarežģīta, kā palaižot gaisā lidmašīnu. Darbībai uz ielas jānotiek vienlaicīgi ar aktieru runāto tekstu. Un gaisā vēl lido lidojošā kamera. Koprezultātu skatītājs redz slēgtajā telpā uz monitoru, un tur rodas arī emocijas. Statistika vēstīja, ka šobrīd Eiropā ir apmēram 7 miljardi novērošanas kameru. It kā, lai pasargātu mūs no ienaidnieka. Izrāde notiek uz ielas, un arī mēģinājumi notika uz ielas. Un līdz ar to, kā jau es arī citiem teicu, ka tas, ja tu mēģini zālē, teātrī, ar režisoru, viss ok, kaut kas sanāk, nesanāk, viss paliek zālē, neviens to neredz. Bet šajā gadījumā visi tie mēģinājumi notika uz ielas, un visi garām gājēji to redz. Mūsu radītā apkārtējā vide slēpj sevī noslēgtu pašsaglabāšanās formu. Noķert Rabbits notiek jaunā mēģinājuma zālē, kur par skatuvi kļūst iela, un tas ir tāds es tam devu nosaukumu individuālās telpas teātris. Izrādi ikreiz varēs noskatīties tikai 10 skatītāji. Pirmizrāde jau 1. oktobrī. Ilze Stranga, Eriks Kreņevs, Latvijas televīzija.